Labdien, mani sauc Pāvels, un šajā BūTV video apskatā pastāstīšu jums par Sony šī brīža jaudīgāko un iespaidīgāko viedtālruni – Xperia Z. Sony šī telefona dizaina stilu nosaukuši par Omni Balance. Tas nozīmē, ka skatot telefonu no dažādām pusēm, tas izskatās ļoti vienotā un simetriskā stilā. Vienīgi elementi, kas tā būtiski izceļās no korpusa, ir skaļuma regulēšanas un ekrāna atbloķēšanas pogas. Otra iezīme – telefons ir lielākoties glancēts. Saprotams, glancēts ir priekšējais stikls, bet glancēta ir arī telefona aizmugurējā daļa, kas, diemžēl, mums tiešām neizprotam iemeslu dēļ, ir izgatavota no plastikāta. Līdz ar to tā ir salīdzinoši trauslāka skrāpējumiem un var prasīt nedaudz vairāk uzmanības, nekā esam raduši tev veltīt. Kā redzams, lielāko daļu telefona priekšējās puses aizņem ekrāns. Ekrāns ir Full HD izšķirtspējas un izskatās vienkārši lieliski. Kā jau minējām, telefonā tiešām ļoti daudz izmantotas glancētas virsmas. Un kā konstatējam, labākais veids, kā to dabūt tīru, ir izmantot virsmu kārtīgai notīrīšanai piemērotas tīrīšanas līdzekļus. Pavisam īsā laikā telefons izskatās tīrs un spīdīgs kā jauns. Vairums telefona pieslēgvieta ir noslēpts aiz vāciņiem. Īpaši gribās pieminēt simkartes vietu. Simkarta ievietojas ar ļoti interesantu mehānismu, kas tik tiešām šķiet ir paredzēts, lai simkarta ievietot vienreiz un par to aizmirst. Jo regulārai izņemšanai un ielikšanai tas tiešām ir baiss risinājums. Augšējā daļā atrodas mikrofona austiņu pieslēgvieta, un otrā malā redzam micro USB un atmiņas kartes vieta. Lai šos vāciņus, kas salīdzinot ar citiem Sony telefoniem ir viegli atverami, nāktos virināt iespējami retāk, Sony ir padomājuši par kādu ļoti svarīgu aksesuāru – uzlādes dokstaciju. Lai telefonu uzlādētu, to pietiek vienkārši ievietot dokstacijā. Arī tā izņemšana ir ļoti viegla. Starp citu, atstājot telefonu dokstacijā nakts režīmā, tas lieliski kalpo par gultas pulksteni. Mums visiem patīk telefonu pielāgot savai gaumei. Lai nedaudz atvieglot šo procesu, Sony ir iekļāvuši iespēju izmantot dažādas tēmas. Tās nomaina krāsas schēmu visās telefonu sadaļās un visticamāk atradīsiet šajā sarakstā kaut ko, kas atbilst tieši jūsu gaumei. Mūsu lasītāji uzdeva jautājumu, kā šim telefonam ar skaņas atskaņošanu skaļruņos. Mūsuprāt, skaņas skaļums ir diezgan labs un arī kvalitāte pieņemama. Papildus par to, lai nodrošinātu labāku skanējumu, rūpējas divi Sony servisi – X-Loud un Clear Phase. Maksimālajā skaļumā telefons izklausās apmēram šādi. Tas gan nav skaļākais no visiem skanējumiem, kādu esam dzirdējuši telefonos, taču tā ir viena no tīrākajām un patīkamākajām skaņām. Tiesa jāņem vērā viena nianse. Telefona skaļruņu skanējums izteikti pasliktinās un kļūst daudz klusāks, ja telefons tikko pabīz zem ūdens. Sony ir parūpējušies arī par neparastām un, kā viņi raksturo, krietni kvalitatīvākām austiņām. Šo austiņu galvenā priekšrocība ir salīdzinoši lielais pats atskaņošanas skaļrunītis. Ja salīdzinām ar citu ražotāju austiņām, kuru diametrs ir acīm redzami krietni mazāks, ir skaidrs, ka Sony austiņās tik tiešām var būt, kā viņi apgalvo, 13 mm liels skaļrunītis. Tas ļaujot atskaņot plašāku frekvenču diapazonu un nodrošināt labāku skaņu. Kā papildus faktors, kas nodrošina iespaidīgu skaņas skanējumu, ir Sony iekļautie skaņas filtri. Var izvēlēties vai izmantot der viss vienam universālo Clear audio filtru, kas sniedz tiešām izbaudāmu skaņas uzlabojumu, vai arī veikt detalizētākus pielāgojumus pašam, izvēloties equalizer iestatījumus un dažādus digitālos filtrus.
Skatoties fotogrāfijas vai video telefona ekrānā, var patiešām izbaudīt jaunā Mobile Bravia Engine 2 sniegtos efektus. Attēli tiek apstrādāti, tiek pielāgots to kontrasts, krāsu balanss un pašu krāsu spilgtums. Jaunais Bravia Engine ņem vērā arī attēlos redzamo cilvēku klātbūtni vai to neesamību. Diemžēl šī funkcija nav perfekta un lielākoties darbojas tad, ja attēlu uzņemšanas brīdī kamera ir nofiksējusi to, ka tā fotografē cilvēka seju. Ja tā nav noticis, dažkārt attēlos cilvēku sejas tiek padarītas tiešām ļoti sarkanas un mirdzošas. Šī telefona kamera izceļās ar virkni ļoti interesantu funkciju. Pirmā no tām ir plaši izreklamētā HDR video uzņemšana, kas labi palīdz, ja uzņem video sarežģītas gaismas apstākļos. Nākamā, kas piesaistīt mūsu uzmanību, ir fokusa sekošana. Atzīmējot kādu objektu kā punktu, kuram jāatrodas fokusā, arī pārvietojot attēlu, kamera turpina koncentrēties uz to pašu objektu un piereglēt fokusu, vai mainoties attālumam, tieši norādītais objekts, vai arī cilvēks, atrastos attēlu fokusā. Šī telefona Sony kamerai ir pieejams arī gudrais režīms, kas automātiski nosaka, pret ko ir pavērsta kamera, vai ir nepieciešams ieslēgt makro režīmu, vai tā ir pludmales ainava, vai vienkārši dabas skats. Šī sistēma, saprotams, nav perfekti precīza, bet tomēr tās precizitātes līmenis ir stipri augstāks nekā varētu sagaidīt no automātiska procesa. Saprotams, nav aizmirst par tādu Sony ļoti iecienītu funkciju kā Smile Shutter. Tā ļauj ērti uzņemt fotogrāfijas gadījumos, ja ir grūtības pielaust fotografējamo cilvēku pasmaidīt. Lai arī Sony nav iekļauts šajā vietālruņa ietilpīgāko bateriju, kādu mēs esam redzējuši vietālruņos, viņi ir parūpējušies par daudzām ļoti interesantām un efektīvām enerģijas taupīšanas funkcijām. Kā piemērs, telefons var regulāri izslēgt datu savienojumus laikā, kamēr tā ekrāns nav aktīvs, vai arī aktivizēt Wi-Fi funkciju tikai noteiktās vietās, piemēram, mājās un darbā, izslēdzot to, kamēr atrodies ceļā. Telefona veiktspēju nodrošina 1,5 GHz ātrs 4-kodola centrālais procesors. Operatīvās atmiņas apjoms arī ir gluži pieņemams – 2 GB. Iebūvētā atmiņa ir 16 GB, taču, kā jau ierasts, no šiem 16 GB lietotāju datiem ir pieejams mazāks apjoms. Sony Xperia Z, ar kuru tiek filmēts šis video fragments, ir tiešām neparasts un, varētu teikt, iespaidīgs vietālrunis. Tā galvenās lietas, kas to izceļ citu vidū, ir, protams, tā ūdens drošums un samērā interesantais dizains. Atbaidīt var tā cena. Tomēr kārtējo reizi ir jārēķinās. Par kaut ko neparastu nāks maksāt vairāk.